Uzņēmums TER ir ilgadējs datortehnikas preču tirgotājs Ogrē. Uzņēmuma darbību šogad novērtējas akciju sabiedrība DNB banka, organizētajā uzņēmēju dienā pasniedzot bankas īpašo balvu. Mums, starp citu, tās dienas 10 atpakaļ palika 16 gadi. Un tad 16 gadus, ja jau mēs eksistējam, mēs esam kādam bijuši vajadzīgi. Tad mēs izdarām tādus loģiskus secinājumus, kad laikam mēs esam to arī devuši tiem cilvēkiem, to, kas viņiem vajadzīgs ir. Ja? Tātad pakalpojumus, remontus, tehniku pārdevuši. Tātad, ja viņi izvēlējušies mums, tad tas pakalpojums vai prece bijis ir konkurētspējīga. Tātad mēs esam labi. Jau tradicionāli gada izskaņā Ogres noda uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Ogres biznesa un inovāciju centru un Ogres noda pašvaldību pateicas noda uzņēmējiem, pasniedzot balvas vairākās nominācijās, tostarp pateicību par sociāli atbildīgu uzņēmēju darbību un lielākajiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem. Mēs sakām paldies labākajiem, atzīmējām tie, kas ir izcēlušies, kam ir veiksmes biznesā, tiem, kam ir darbinieku skaits pieaudzis, tiem, kam ir apgrozījums pieaudzis. Vairāk kā 10 novada uzņēmēji saņēma arī Ogres noda pašvaldības pateicību par aktīvu piedalīšanos karjeras nedēļā 2014. Mana kā uzņēmēja dziļākā pārliecība ir, ka jauno uzņēmēju paudzi mēs varam izaudzināt tikai tad, vai palīdzēt jauniem cilvēkiem kļūt par uzņēmējiem, tikai tad, ja mēs paši, tie, kas esam biznesā jau vairākus gadus un ilgus gadus, arī ejam un runājam ar jauniešiem un stāstām, ko nozīmē būt par uzņēmēju. Mēs esam piparkūku cepēji. Bērniem ļoti patīk, un viņi bija vienkārši sajūsmā, ka varēja atbraukt pie mums un apskatīties un arī piedalīties. Ogres noda uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Kapus norāda, biedrībai svarīgi ir lauzt stereotipu, ka darba meklējumos jādodas uz Rīgu. Viņi aktīvi strādā, lai radītu jaunas darba vietas tepat Ogres nodā un aicina uzņēmējus iesaistīties biedrībā. Mēs ar Ogres noda pašvaldību esam noslēguši jau tādu kā vienošanos savstarpēji pagājušo, ka mēs sadarbosimies, strādāsim draudzīgi, palīdzēsim viens otru, un mēs uzņēmēju klubiņš tomēr arī tā darām. Un šogad esam jau pienākuši līdz konkrētiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma atlaidēm uzņēmējiem. Tas ir saistīts ar to, ka mēs redzam, ka ir svarīgi atrast pareizu pieeju, lai radītu pareizas darba vietas. Arī lai investoriem būtu interesanti. Tad mēs uz to strādājam tagad un strādāsim tagad turpmāk arī pie investoru kartes, lai varētu arī pietiekami efektīvi popularizēt pašu Ogres novadu un Ogri, atkal, lai radītu jaunas darba vietas. Pasākumā tika apbalvoti vairāk kā 20 uzņēmēji, kuri saņēma atzinību no Ogres noda pašvaldības, Ogres noda uzņēmēju biedrības un Ogres biznesa un inovāciju centra. Par uzņēmēju darbības attīstīšanu nodā uzņēmējiem pateicās arī Ogres noda domas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. Priekšsēdētājs informēja, ka novembrī doma pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kas stāsies spēkā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma. Sintī Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.